kārtējo reizi, ejot Rīmī garām tam grozam, kur ir šie biezpiena cepumi, sapratu, ka arī man jāuzfilmē video recepte ar šiem gardījiem biezpiena cepumiem. Viņus mēs dēvēt arī par zosu kājiņām, jo viņu vizuāli izstāsta kā zos plezna, zos kāja. Jā, es domāju, daudziem šie zināmi, ļoti garšīgi, cukuroti biezpiena cepumi. Mīkla taisās pavisam vienkārši. Mums vajag visas sastāvdaļas vienkārši vienā lielā bļodiņā apmaisīt, iemīcīt mīklu, un tas ir viss. Es nopirku šādu biezpieniņu. Vājpiena 0,5%. Biezpienu jūs varat sablenderēt, lai mazāk tie tā kā biezpienu graudiņi cepumos, bet es neblenderēju, jo man garšo biezpienus. Man pilnīgi netraucē, kad tajos cepumiņos ir tie graudiņi. Klāt mīkstu, istabas temperatūrā sviestu. Garšoju nedaudz vaniļas cukuriņu, salītī, biezpienīnu. Ar biezpienu cepumu mīklai nav nepieciešama nekāda mikseri, nekas vienkārši ar koka karotai, vienkārši ar karoti, ar roku vienkārši samaists. Biezpiens ar sviestu ir apvienojies, un tagad pievienosim, man šeit ir milti ar cepumo pulveri, to visu klāt, cik daudz biezpiens, cik daudz miltiņi. Samīcīsim mīklu. Droši to varam ar rokām, tā ir vieglāk. Tās ir dažas minūtes un mīkla ir iemīcīta. Kad būsiet samīcījuši mīklu, ielieciet vismaz uz pusstundiņu leduskapī, jo miltos ir tas lipeklis, viņam vajadzētu leduskapī atpūsties, jo uzreiz mīkla rausies. Es zinu, ka daudz vienkārši negaida, neliek leduskapī nepagaida, bet mīklai tiešām ieteikt atpūsties vismaz uz pusstundiņu. Tad viņi nesarausies, ja jūs uzreiz viņu rulēsiet, jūs izrulēsiet to mīklu, un viņi vienkārši sarausies, tie aplīši un tie cepumi sarausies. Tāpēc vajag tiešām atpūsties mīkliņai, un viņi būs daudz padavīgāk, ka viņi arī pirmkārt rulēsies labāk, un tie cepumi mums nesarausies un būs ļoti smuki. Un vēl kāpēc ir svarīgi mīklai ļaut atpūsties leduskapī, ja mīklai ir sviests, jo leduskapī sviestiņš sacietē, un tie cepumi, kad tas sviestiņš sacietē, cepumi izveidojās trausli, kraukšķīgi un tādi kārteņi, jo tur ir sviests un rulējot un locot tos cepumiņus, veidojās tās kārtiņas, un sviests kūstot, viņš izveido tādu kraukšķi un to kārtēno, to tekstūriņu, tāpēc jā, ļoti svarīgi ir ielikt leduskapī. Skaisti pie rokām nekas nelīp, smuka mīkliņa. Ietīšu pārtikas plevē un uz stundiņu. Es uz stundiņu ielikšu leduskapī. Liekot pārtikas plevē, cenšties viņu tā nedaudz pieplicināt, tad nebūs jāgaida ilgs laiks, lai viņš tā kā uzņemtu to vajadzīgo mums augstumiņu pastāvētu, jo viņš ir plānāks, viņam mazāks laiks būs nepieciešams. Atpūsties, lai atpūšās mūsu lipeklis un biezpieniņš un sviestiņš, lai viss sadraudzējās, viss cukurs ar to biezpienu, sviestu, un viņam tiešām vajadzīgs laiks, kā jau mums cilvēkiem. Mums taču arī vajag laiku, lai sadraudzētos ar kādu jaunu kompāniju vai aprast par jauno situāciju vietu. Tāpat arī mīklai, viņi arī vajag kopā bišķiņu pabūt un tad aiziet. Izrulējam atpūtušos mīklu. Lai izgriezt riņķīšu, man ir šāda metāliskā formiņa, bet jūs droši varat izgriezt tos aplīšus ar glāzi, ar krūzi, ar ko jums vieglāk. Biezums mīklai sanāk apmēram šāds. Šai mīklai nav pievienots cukurs, tāpēc mēs viņu liksim cukuriņā, lai izveidot to kraukšķīgo cukuroto, to karamelizēto, to visu to cepumiņu. Ieliekam mūsu cepumiņu šeit. Varam no abām pusītēm, varam no vienas. Pārlokam uz pusīti, nedaudz piespiežam šo maliņu, vēlreiz cukuriņā un salokam šādi. Un šos cepumiņus sauc par zusu kājiņām, man liekas, kā tur bija, jo viņi izstās ķipa pēc zusu kājiņām.
Un tādi 3 stūrīši. Par cik mums tur ir sviestiņš, un viņš ir pastāvējis leduskapē, izveido tādu kā vieglu kartaino mīklu, un ar pievienot cepamais pulvers viņi mums vēl tā papūtīsies. Būs ļoti tādi garšīgi, tādi pufīgi, cukuroti, ļoti garšīgi tiešām. Cenšamies pēc iespējas tuvāk katru riņķīti likt klāt mūsu iepriekšējiem, lai mums nepaliek daudz tas pārpalikums, bet viņu pēc tam vēlreiz var pārrulēt. Cukuriņš pārlokam, cukuriņš pārlokam. Uz pusītēm un vēlreiz uz pusīti. Un viss. Jūs droši varat sajaukt ar kanēli, vai pat nedaudz varbūt vanīļas cukuru, kaut gan ne vanīļas cukuru, ne, ar kanēli. Kanēlis ar cukuru jums būs tādi kanēļu biespieni cepumiņi. Šie cepumi ir ļoti labi ideja arī uz līgo galdu, uz jāņiem uztaisīt, uzcept. Pat cik mīklē nav pievienots nekāds cukuru daudzums, tad jūs droši varat viņus arī taisīt kā sāļos. Piemēram, nedaudz piparus, nedaudz tur vegetiņu vai bišķiņu sālīti, kādu cieto sieru un arī tādā pašā veidā vienkārši salokat. Un jūs būs sāļie tādi. Sāļie biespieni cepumi, ķimens, piemēram, klāt un ideāli. Vienīgi tad nepievienojiet tajā pēc receptes pievienoto vanīļas cukuru, bet taisiet kā sāļos cepumiņus. Cepams 180 grādos uz kādām 20 minūtēm līdz zeltaini brūni. Toreiz redzēt vizuāli un viss būs gatavs un gasīgi.